ja? Bet te atkal cits mīnus, viņš ir iestrēgstnī vairogā, ja? Un faktiski karotājs paliek bez cirve, jo tad, viņš nospūst, viņa ārā nevar dabūt. Un viņš tiek lietots līdz 9. gadsimtam, kamēr nākums saucamie bārdas cirvi, platasmens cirvi, ja, kam ir jau paplašināta šī asmens daļa. Un, protams, ka šāds cirvis vairs tik vienkārši vairogā neiestrēgs, viņš jau ir ļoti efektīvs kaujas ierocis. Te mēs redzam skaistu ornamentīšu tāds, ja šāds mums cirvīts ir atrasts vairākās vietās Zemgalē, viens no slavenākiem ir atrasts Saucē, tāds. Ļoti dekorāts. Arī pie lībiešiem šādu ornamentu tiek sastapti, ja? Šie tie saucamie bārdas cirvi, mēs tā atkal viņus esam nosaukuši, tāpēc, ka viņiem tā forma bišķi līdzīga tā kā bārda, ja? Varbūt tā kā manijā, bet vispār kaut kas ir no saniem tādiem kārtīgiem vīriem. Cīņa! Mums bišķi vajadzēja mūs nervus pakutināt.